Čau, mani mīļie skatītāji! Šodien es filmēšu video What's in my bag? Es īstenībā jau gribēju sen nofilmēt šo video, bet kaut kā nesanāca un nebija laika, bet man YouTube'ā ļoti patīk vienmēr skatīties, kas ir citu somiņās. Bet, jā, man liekas, mana soma nebūs baigi interesantā, jo pārsvarā tur nekas neatrodās. Ja visām citām meitenēm ir tur, es nezinu, vēl kosmētikas maciņš iekšā un, es nezinu, ķemīte un vēl kaut kas meitenē varētu būt somā, tad mans māsas somas saturs vispār neatbilst tam. Bet jā, tātad, šā ir mana soma pašlaik, ko es nācu, īstenībā mainu somas, bet jā, var teikt, ka šitā ir pēdējo mēnesi staigājuši ar šito somu. Šitā ir no Donna Karan New York, kaut kā tā laikam to savu. Viņa ir tādā tumši lilā krāsā, tādā plūma krāsaņā. Un, jā, šo nopirku Amerikā, kad es biju pie Gustaviņā pagājušos Ziemassvētkos laikam. Jā. Un es nezinu, tādu viņa izstāsta pilnībā parasta forma, klasiskā ar metāla kājiņām apakšā un šaurām rociņām, kaut kā tā. Nu, skatīsimies, kas tur ir iekšā. Nu jā, tur ir viens rāvēslēdzējs, viena liela kabata. Un ir arī mazā kabatiņa iekšā ar rāvēslēdzēju, bet tur pilnībā nekas nekad neatrodās. Nu labi, sāksim. Man ir iekšā lietasargs. Šits ir no Kaunēm kaut kāds mini lietasardziņš, jo man ir iebjās nāsāt milzīgs lietasargs līdzi. Un kāpēc viņš man ir somā? Tāpēc, ka ir kā ārā ir ziema, bet zin kā smidzina un slapšs sniegs nāk no gaisa. Un, lai neaiziet uz darbu un make-ups nebūtu pa visu seju, tad vajag lietasargu. Tas ir tas. Tālāk, te ir mana, es tā tuliņās nevaru vajag rādīt, bet tā ir mana ID karte, bet čipiņš, lai es tiktu iekšā darbā. Depo karte. Šitos laikam vakar dabūju no mammas, jo es braucu uz depo un bija jāpērk lineāli. Tātad depo karte. Austiņās! Īstenībā šitās man ir tikai pēdējo nedēļu laikam soma vāļājās. Tāpēc, kad man gribās darbā snapiņas paskatīties ar skaņu. Un tā īstenībā stāv. Šitās ir parastās austiņas, kas nāca telefonam līdzi. Viņš ir ļoti īsmā ļoti nē, bet nedaudz saviņķelējušos. Tātad austiņas. Es tikko laikam teicu, ka nav ķeme, bet es nezinu, kāpēc ķeme. Es vakar braucot zikšķilu laikam ieliku. Mazā ķemīte. Tāda, kas ir zelokā šitā. Un vienmēr aiziet uz darbu īstumā gribās izķemmēt matus, bet viņas tur nekad nav. Jo viņi vienmēr paliek mājās. Bet jā, es pat nezinu, draugās varbūt pirku mazo ķemīti kaut kā, jā. Tālāk. Mājas atslēgas. Nekas interesants. Nākamais ir manas mājas atslēgas. Ļoti daudz atslēgu. Viņš tāds piekariņš man ir klāt. Šo nopirku dizainu tirgu. Tur meitenes bija sataisījušas no ādas šādas piekariņas. Baigi smukiņies. Un tad man ir vēl piekariņš no Naziras. Laikam jūs neviens nezinu, kas ir Nazira. Nazira bija mana kursa biedra no augstskolā. Viņa man viņu uzdāvināja un viņš tur vēl stāv klāt. Un tad tieši šīs te visas ir manas mājas atslēgas. Un riteņa atslēgas, un paskastītas atslēgas, kuras vēl nav pieliktas, respektīvi paskastīta vēl nav pielikta. Tas ir arī viss. Normāls žulksnis. Tālāk. Kožaļā. Es cenšos tā, lai man vienmēr ir orbitiņš pie sāniem. Un šis ir mans mīļākais baltais. Roku krēms. Tāds te. No Rouger, nemāk izrunāt kaut kāds Rouger
Galetti vai Galette. Nav idejas, viņi nopirka Parīzē. Un šitas ir fleur de figue. Kādas šitās, kas ir fig? Kā viņas sauc latviski, nevis dateles, bet vīģes. Jā, ka vīģi, bet man šitas vienkārši man tā patīk, kā viņš smaržo. Vienkārši tu viņu var uzsmērēt rokām un pat nepūst smaržu. Viņš tik ļoti labi smaržo un ilgi riktīgi. Natural organic base. Nu jā, with shea butter, ar šī sviestu un jā, vīģu ekstraktu. Love it! Lūpu krāsa. Jābūt vēl vienai. Lūpu krāsa, tā ir no Lancome. Nav idea, kā viņu sauc, bet tā ir tā ar spītumiņiem. Vislabākā. Tātad lūpu krāsa. Vēl viena lūpu krāsa. Šitā gan man visu laiku tagad ir jau kopš vārda dienas somā, man liekas, stāv maka lūpu krāsa. Maka lūpu krāsa, tā ir tā mana perfektā nūdīgā krāsa. Vienkārši dievinu. Šitā tā lūpu krāsa, ko var uzkrāsot neskatoties. Lūpu balzāmiņš no Burt's Bees ar rozā greipfrūtās smaržu. Jā, smaržu. Vienkārši parasts lūpu balzāms. Nē, vai lūpu, kas viņš skaitās. Lipbām jābūt balzāms. Tāds te. $5. Kaut arī man somā ir maks, bet nu var arī mētāties $5. Un tad ir mans maks. Šitas ir no Fossil. Šito es dabūju dzimšanas dienā pagājušajā no vecākiem. Ko viena puse ir tāda, no otrs ir tāda. Un tad ir... Es viss izdaru. Vienkārši 2 atvērumi, kartes sānā, kur salikt. Un naudiņu. Tas ir arī viss, un ir ārā kabatiņā. Ārējā kabatiņā es vienmēr turu pēc jaunā gada šitās te zvīņas ieliktas folijā. Es tam visam ticu un reāli, man liekas, ka vairāk nauda vienmēr ir. Mazajās kabatiņās telefons, šitas ir 5S. Zelta krāsā, parasts telefons. Vēl strādā. Infinity kartiņa, to es arī vienmēr turu mazajā kabatiņā, lai var ātri paņemt. Jā. Seju zālīti. Es jau to viss līdīt laikam. Kas man tur vēl ir? Man jau likās, ka tas ir viss. Auskari! Parasti somā nestāv auskari, jo viņi tur forši var saspiesties, bet labi, ka es tagad pamanīju. Es nezinu, laikam pēc kaut kādas balles. Jā, laikam pēc darba balles viņi tur stāv vienkārši. Jo es nevaru izdomāt, kādas auskaras sūktas darba balli. Un es biju laikam paņēmusi līdzi. Droši vien tā to var izskaidrot. Jā. Man tur ir vēl kaut kas. Kinder čokolāta papīrīts. Yeah. Es neēdu saldumus vispār. Un čeks kaut kāds no Pasaules optikas, laikam pirku lēts, jā, kontaktlēts. Ideāli. Un tas ir arī viss. Tur ir vēl tikai kaut kādas ēdienu drupičas droši vien. Kaut kā tā. Labi, es ceru, ka jums patīk šis video, jo man ļoti patīk skatīties, kas ir citiem somās. Un kā ir ar jums? Jums somās ir parasti riktīgi nekārtība vai viss ir super smuki sakārtots un nav neviena čeka un neviena konfekšu papīrīša un drupaču somā? Jo es noteikti esmu pirmais variants, kur vienmēr viss ir samests un ar drupačām un čekiem un vēl visu kaut ko, bet pozitīvi ir tas, ka es vienmēr visu atrodu. Tā kā es varu iebāzt roku neskatoties un es droši vien atradīšu vismaz mājas atslēgas noteikti. Labi. Jā, vēlreiz paldies, ka skatījāties. Rakstiet komentārus, subscribojiet, laikojiet un līdz nākamajai reizei. Čau!